Sveicināti visiem, prieks, kad esat šodien šeit pieslēgušies. Jā, mani sauc Edgars Korsaks-Mills, esmu elektromobilitātes eksperts un patiesībā jau vairāk kā 6 gadus ikdienā braucu ar elektroauto un gan konsultēju privātpersonas, gan uzņēmumus par elektroauto izvēli un pareizu to lietošanu. Un šodien man prezentācijas ir sadalīta divās daļās. Mēs paskatīsimies uz to, kas notiek elektroauto aktualitātēs un tirgus tendencēs, dažos slaidos par to, un pēc tam jau iziesim cauri dažiem tādiem praktiskiem soļiem, kas būtu jāņem vērā tajā brīdī, kad mēs domājam par elektroauto iegādi uzņēmumam. Un tas, kādēļ, manuprāt, tas ir svarīgi, mēs redzam, ka tas tirgus ir ļoti strauji audzis un arvien vairāk uzņēmumu izvēles, arvien vairāk dažādi autotirgotāji piedāvā elektroauto, bet bieži arī es esmu saskāries ar situācijām, kad pēc auto iegādes, tad īsti nav skaidrs, kā ir jāpiemēro nodokļi, kā ir jāveic elektronikas uzskaita, kā tad eksploatēt pareizi, kā uzlādēt. Un tādēļ ir tie svarīgi soļi, kuriem ir vērts iziet cauri un mēģināšu tos tādā virspusējā līmenī izskatīt. Un mums ir lieliski runātāji šodien, kas jau padalīsies arī ar konkrētiem pieredzes stāstiem un arī no tā jūs varēsiet dabūt kādus datus. Šeit apkopota versija 2022. gada dati galvenokārt par to, kas notiek vispār ar elektromobilitāti pasaulē. Tad šobrīd uz ceļiem ir vairāk kā 8 miljoni elektroauto un krājums uz 2022. gadu bija 26,8 miljoni vienību. Un, ja mēs skatāmies 2022. tad pagājušajā gadā elektroauto veidoja aptuveni 13% no visa pārdotā elektroauto apjoma, kas, starp citu, ir dubultojies pret 2021. gada datiem. Tad šogad, skatoties uz tiem pirmo 3 mēnešu pārdošanas rezultātiem, mēs redzam, ka tā tirgus daļa varētu sasniegt 14,5% vai varbūt pēc veiksmīgā scenārija 15% no pārdoto vienību skaita. Un Eiropas kontinentā, kur mēs redzam, ka mobilitāte ir izteikti lielāka, tas skaitlis varētu sasniegt pat 74%. Un, ja mēs skatāmies, tad daudzas prognozes liecina, ka 2027. gads, tātad tie jau ir dati, kas nāk jau uz atpakaļ, varētu būt tas brīdis, kad Eiropā elektroauto pārdošanas un kopējais skaits sāks pārsniegt pārējos iekšzemes dzinēju automašīnas. Kādēļ tā ir? Pirmkārt, mēs redzam arī Eiropas padomes un parlamenta direktīvu šī gada martā, kas noteica, ka 35. gads būs pēdējais gads, kad iekšzemes dzinēju automašīnas varēs pārdot. Bet mēs no otras puses redzam, ka ražotāji arī ar saviem ambīcijām un plāniem jau negaidīs to 35. gadu, bet virzīsies uz mobilitāti jau ātrāk. Un tas ir arī par to, ka mēs redzam, ka tas tirgus segments arī šobrīd strauji auga visur. Eiropā vairāk kā 480,000 uzlādes punktu, un šeit ir gaidāma revolūcija attiecībā uz to izaugsmu, proti gan Eiropas zaļais kurs ir noteicis 1 miljonu uzlādes punktu 2025. gadā, kas, starp citu, ir pēc mazāk kā 2 gadiem, un tad tas cipars aug pakāpeniski 3-4 reizes cik 5 gadus priekšu, un mēs redzēsim lielu izaugsmu šajā rādītāja virzienā. Ejot uz priekšu, tad tas, kas ir skaidrs, ka 2030. gadā tiek prognozēts, ka elektroauto un hibrīda auto veidos vairāk nekā pusi no auto kopējiem pārdošanas apjomiem. Un tas, kas ir tajos datos pats interesantākais, ka, ja skatās uz prognozēm, kas bija 2020. gada sākumā, tad šobrīd tās prognozes ir apsteidzošas, un mēs esam 3 gadus iepriekš un ātrāk virzamies uz tiem mērķiem, nekā mēs 2020. gada sākumā tikai spriedām. Kas uz to vēl norāda, tie ir arī mūsu galvenie transporta politikas mērķi. Un šis slaids varbūt parāda, mēs bieži vismaz Latvijā un Eiropā dzirdam, kad mums ir šie Eiropas komisijas apņemšanās. Tad patiesībā apņemšanās ir daudz kur pasaulē, gan Kanādā, gan Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās valstīs, tā kā Ķīnā, Vācijā, Dienvidkorejā. Un tie visi ir par to, ka tā mobilitāte kļūs arvien aktuālāka, un tas ir tuvākā, jau mazāk kā 10 gades plāns. Un, ja mēs skatāmies uz Eiropu, tad, protams, galvenokārt tas ir apņemšanās samazināt šīs iekšzemes automašīnu pārdošana pēc 35. gada, ir atjaunīgo energoresursu direktīva, kas nosaka, ka līdz 2030. gadam 32% ir jābūt šai enerģija iegūtiem no atjaunīgiem energoresursiem, kas varbūt uzreiz kliedē arī to mītu par to, ka elektroauto nav tik zaļš, kā patiesībā varētu būt. Mēs arvien vairāk skatīsimies virzienos, un kas būtiski īpaši uzņēmumu sakarā, tad arī tiek skatīts šīs CO2 emisijas un šo standartu vērtības, kas nosaka, ka arī tās kravas sektorā un furgoniem un automašīnām būs jāsamazina, un virzība notiks arī šajā virzienā.
pretēji tādiem politiskiem lēmumiem ir arī valstu apņemšanās. Un šeit mēs redzam, jau vairāk nekā 20 valstis ir noteikušas elektrifikācijas mērķus, un daļa pat noteikusi arī iekšzemes dzinēju auto pārdošanas aizliegumu. Un 8 no šīm valstīm, kā jūs arī redzat slaidā, tā skaitā arī Eiropas Savienība, ir paziņojuši arī par solījumiem attiecībā uz šo neto nulles emisijām, un vairs ne 2050. Gadā, bet jau 35. un iepriekš. Ko ir veicinājuši šī politiskie lēmumi un tas, ka mēs virzamies šiem mobilitātes sakarā, ir tas, cik daudz modeļu mums ir pieejami. Šobrīd tirgū vairāk kā 450 modeļu. Šeit ir dati uz 21. gadu, un tas ir tīri statistika pareizinājumi 5 reizes vairāk kā 2015. gadā. Tas parāda to, ka, ja mēs 15. gadā nevarējām atrast iespējams savām vajadzībām, savai uzņēmējdarbībai piemērot modeli, tad šobrīd tas klāsts ir gana plašs, lai maksimāli dažādos segmentos un vajadzībās spētu tomēr to atrast. Jāmin, ka liela daļa gan ir Ķīnā no tiem pieejami, un attiecīgi Eiropā mazāka daļa, vēl mazāk no šiem modeļiem ir pieejami ASV, bet redzot, cik daudz ražotāji investē un pielāgojas patērētāju auditorijām katrā no kontinentiem, un tas segments īstenībā ir ļoti līdzīgs un dinamisks. Mēs varam sagaidīt, ka tie modeļi arī arvien vairāk ienāks arī mūsu tirgu. Pēdējās arī publikācijas par to, ka arvien vairāk arī Ķīnas auto tirgotāji spēj dominēt un piedāvāt kvalitatīvus elektroauto modeļus par cenu arī Eiropas tirgu. Pretēji otrais grafiks rāda par to, kas ir tās pieprasītākās klases, un mēs redzam, ka Eiropā dominē SUV klase. Pretēji, piemēram, Ķīnā izplatītāka ir mazie auto, un attiecīgi arī tādēļ ražotāji tik daudz piedāvā šobrīd tieši SUV klases modeļus. Ja runājam par uzņēmumiem, svarīgi manuprāt pieminēt arī komerctransporta sektoru, tad skatoties uz datiem, tad arī tas ir būtiski audzis, 70% pieaugums pārdotajās vienībās. Te gan jānorāda, ka šī gadījumā mēs vairs nerunājam par 14 un 15% no kopējā pasaulē pārdoto elektroauto skaita, bet komerctransportā šī tirgus daļa ir tikai aptuveni ap 2%, un tas ir 4 reizes mazāk kā viegliem transportam. Jāsaka, ka visvairāk elektroauto, protams, arī komerctransportā ir pārdoti Ķīnā, bet jāsaka, arī Eiropa neatpaliek, esam otrs lielākais tirgus, un daļai tā ir atbilde un reaģēšana uz šīm CO2 standartiem un izmaiņām, kas mums liek domāt par zaļāku transportu izmantošanu arī komercsektorā. Un tas, kādēļ uzņēmumi arvien ir šaubīgi izvēlēties, protams, ir tas, ka šis zemais nobraukuma rādītājs, un ja skatās statistiski vieglo elektroauto pret komerctransportu, tad aptuveni tas akumulatora nobraukums pie vienādiem nosacījumiem ir par 18% mazāks, dēļ svara un citiem rādītājiem. Viens ir politika, kas, protams, dzen uz priekšu šie normatīvie regulējumi un mērķi. Otrs ir arī tehnoloģiska attīstība. Mēs redzam, ka litija-jonu baterijas, kas ir dārgākā no elektroauto sastāvdaļām, pēdējo 10 gadu laikā ir strauji samazinājusies. Tā cenas samazinājums ir uz attīstības rēķina un no tehnoloģiskās puses. Mēs redzam, ka vēl nākošos 5 gadus mēs varam sagaidīt vēl par 58% līdz 30 gadam samazinājumu šīm elektroauto baterijām. Ko tas nozīmē? Tas ir tas, kādēļ auto ražotāji var piedāvāt lielāku nobraukumu par nosacītu salīdzinoši zemāku cenu. Ja mēs pirms 10 gadiem vēlētos elektroauto, kurš spēj nobraukt 300-400 km, tad tā cena būtu tik neadekvāti augsta, ka mums nebūtu pirktspējas to pirkt. Cena krītās, nobraukuma pieaug un līdzās ar politiskiem lēmumiem, un tas ir tas mazākais grafiks, ko jūs redzat. Tas ir prognozes no Bloomberg pētījuma par cenu paritāti. Tad 2025. 6. gads ir tas brīdis, kad tiek paredzēts, ka pie vienādiem nosacījumiem elektroauto ar iekšzemes dzinēju auto sāks nobalansēties vienā cenu kategorijā. Tas pavisam īsi par uzlādes aktualitātēm un to, kas notiek elektroauto tirgū. Tad dažos vārdos tālāk par to, kā mēs vispareizāk varētu veikt auto iegādi uzņēmumam. Un šo procesu sadalīt 4 soļos. Mēs sākam ar novērtējumu. Tās ir tās prognozes, par kurām stāstīju. Mēs izpētam savu autoparku, uzlādes infrastruktūru, tad ejam soli tālāk, skatāmies jau aprēķinus, veidojam tirgus piedāvājumu, izpētam, kas notiek, veicam pilna dzīves cikla izmaksas. Tad ir izvēle. Mums jāizvēlas, kādu auto pirkt, kādu elektroenerģijas tarifu izvēlēties, kā veidot iepirkumu. Un visbeidzot, manuprāt, pats svarīgākā daļa ir arī darbinieku paradumu maiņa, izglītošana. Jums ir svarīgi, lai šis automašīna tiktu arī lietot pēc tam. Un tam, protams, līdzās sako arī kilovatstundu uzskaita un grāmatvedības atskaites. Bet mēģināsim katram no šiem soļiem iziet cauri.
Un pirmais, ko tad es saprotu ar novērtējumu, tas ir brīdis, kad mēs apsēžamies pie galda un domājam par elektroauto iegādi. Tad tie ir tādi 4 jautājumi, manuprāt, kas katram ir jāuzdod. Tas ir, pirmkārt, kāda ir mūsu esošā transporta parka struktūra, kur tā ir izvietota, kāds ir eksploatācijas režīms, cik mēs tālu braucam, mēs zinām, cik gara un plata ir Latvija, vai mums ir, cik ir tie nobraukumi. Mums jāapskatās, kādas ir transporta nozares prognozes, un mums ir jāsaprot arī, kur un kādi ir pieejami uzlādes punkti. Viens ir tos veidot uzņēmuma teritorijās, bet kur arī pieejams uzlādes punktu pārklājums, tāpēc arī tā uzlādes karte ielikta. Ja mēs esam kādā vietā, kur to publisko uzlādes punktu ir mazāk, mums jārēķina, ka mums ir nepieciešams visticamāk investēt un būvēt arī savas uzlādes stacijas. Savukārt tie grafiki parāda to stāstu par to eksploatācijas režīmu izpēti svarīgi, un mums ir jāsaprot, ka šodien pirktie elektroauto veidos arī otroizējo tirgu pēc gadiem, un ir svarīgi saprast, ka tā tehnoloģiskā attīstība ir gan strauja, lai mēs šodien iespējams nenopirktu ļoti daudz elektroauto, kuriem vērtība būs kritusies pēc, piemēram, šiem 5 vai 6 eksploatācijas gadiem. Tādēļ, iespējams, būtu jāplāno arī pakāpeniska maiņa. Tādēļ ir svarīgi sabalansēt. Un, protams, minēja, ka ir ļoti daudz modeļu pieejami, bet skatoties uz uzņēmuma specifiku, ir jāsaprot, vai visās klasēs un visām vajadzībām mēs spējam atrast tā elektroauto, piemēram, lielus furgonus vai pick-up veidīgos. Šobrīd nav šādu modeļu elektrisku, un mums ir jāsamierinās ar to, ka mēs lietojam joprojām iekšdedzes dzinēju un potenciālā nākotnē skatāmies. Nākošais solis, un tie ir aprēķini, es šeit daudz neiešu skaitļos, jo mums būs lieliski pieredzes stāsti. Tās galvenās lietas ir veikt elektroauto tirgus piedāvājumu salīdzinājumu. Mēs varam paskatīties, kas ir mūsu esošā autoparka bāze, un tai pieliekam klāt potenciālos elektroauto, kas apmierina tajā iepriekšējā slaidā minētās vajadzības, kā mēs pārvietojamies un kas ir tā mūsu uzdevuma specifika. Šeit daži dati vairāk no Latvijas Energo, ko mēs esam pētījuši savu autoparku ietveros. Bet mēs pie kilometrāžas, pie dažādiem arī pilna dzīves cikla izmaksu salīdzinājumu varam atrast to balansu, kurā brīdī elektroauto uzņēmumam sāk atmaksāties un kad uz to pāriet ir visizdevīgāk. Un visbeidzot, ir svarīgi sākt šajā brīdī domāt arī par uzlādi. Tas ir brīdis, kad mēs vēl neesam nopirkuši elektroauto, bet mēs tikai to plānojam. Saprast gan elektroenerģijas tarifu, vai mums ir fiksētas, vai mums ir biržai piesaistīts tarifs, varbūt mūsu uzņēmumam ir saules paneļi, un kā tas korelēs ar mūsu brīdi, kad mēs nopirksim vairākus elektroauto. Un domājot par publisko tīklu, arī šeit ir dažādas cenu kategorijas. Ir uzņēmumi, kas piedāvā kilovatstundu norēķinu, ir uzņēmumi, kas piedāvā par minūti šos tarifus un saprast, kurā brīdī visā efektīvāk ir to izdarīt. Tad, kad mums ir skaidrs tas plāns, kas ir tā vajadzība un kas mūsu gadījumā ir vajadzīgs no elektroauto un kāda būs potenciālā uzlādes infrastruktūra, tad jau mēs varam virzīties uz tādu konkrētāku elektroauto iepirkumu vērtēšanu, un tad tie kritēriji, ko, manuprāt, esam pētījuši, ir svarīgi norādīt. Tā, protams, ir cena un pilnā dzīves cikla izmaksas, kas ir jāsaprot, veidojot šo iepirkumu seg emisijas darba mūžā, un tur ir iepirkuma uzraudzības biroja metodoloģija tam izstrādāta. Protams, arī šie darba izpildē nepieciešamie tehniskie parametri, kas tad iekļaujas papildu aprīkojumā, noteikti drošības standarti, tādas klasiskas lietas, ko mēs skatāmies. Un tas, kas ir attiecībā uz elektroauto svarīgi, un jo īpaši, ja mēs domājam par Latvijas mērogu, viens ir rūpniecības garantijas nosacījumi, bet, protams, arī autorizēto servisu pārklājums, lai arī tas gadījumā, ja mums ir jāveic šīs apkopes, būtu mūsu uzņēmumā pamatlokācijai maksimāli tuvu. Un tā skaitā piegādes termiņš. Šobrīd gads ir uz priekšu jāplāno elektroauto piegāde. Tātad, ja mēs šodien bieži vien pieņemam lēmumu, tas nenozīmē, ka mēs ātri pie tā tiksim, un tas ir tāds saulaicīgs process, kuram būtu jāsāk darboties. Otras lietas, kad mēs esam tikuši pie elektroauto, mums ir jādomā arī par uzlādes infrastruktūru, un tad tie risinājumi arī ir gana kompleksi. Mēs varam skatīties, vai mēs vēlamies veikt uzlādi tikai publiskajos tīklos, vai mēs vēlamies pirkt savu uzlādes staciju, tā skaitā ar programmas nodrošinājumu, un tad ir jautājumi uzreiz par tehnisko atbalstu, apkopi un šīm daļām. Mēs varam nomāt, ir uzņēmumi, kas piedāvā nomas pakalpojumus, iespējams tas ir izdevīgi, vai kā, piemēram, darbinieks var veikt mājās uzlādi, un kā mēs to varam uzskaitīt. Šie ir jautājumi, ko atbildēs man, jāsaka, kolēģis priekšu savās prezentācijās, tādēļ ilgi nekavēšos, bet tie ir jautājumi, kas jums ir jāuzdod tajā brīdī, kad jūs plānojat uzlādes infrastruktūru. Un visbeidzot, tā ir pielāgošanās. Tas ir tas brīdis, kad mēs jau esam saņēmuši elektroauto savā autoparkā, un mums ir jādomā, kā izglītot darbinieku. Tas pirmais - saprast, kur un kad mums katrā gadījumā ir izdevīgi veikt uzlādi. Iespējams, tas ir nakts laiks visbiežākajos gadījumos, tad attiecīgi kāds ir tarifs uzņēmumam iegādāts elektroenerģija, vai darbinieks veic mājās uzlādi, kā šīs kompensācijas notiek. Ko darīt, ja mēs braucam lielākus gabalus un jālādējas pa ceļam, vai izdevīgāk lādēties minūtes tarifā vai kilovatstundu, un tur es atkal teikšu, jūs varat iet elektruma
elektroauto sadaļā portālā mēs esam izstrādājuši elektroauto testu katalogu. Tur ir apkopot lielākā daļa, kurus es pats esmu izbraucis, notestējis elektroauto. Lielākā daļa Latvijas tirgo pieejamiem, vairāk kā 40 modeļi. Mēs esam veidojuši jaudas līknes, proti arī elektroauto ātrās uzlādes stacijās nelādēs vienmērīgi. Tā līkne ir uz leju krītoša, tātad jo pilnāks būs baterija, jo ilgāks laiks būs nepieciešams auto uzlādē. Līdzīgi arī attiecībā uz šīm maņstrāvas uzlādes stacijām. Šajā gadījumā tās ir tās, kuras mēs vispopulārāk būvēsim uzņēmumu autoparkos. Arī tur, jo lielāka būs auto akumulators, jo ilgāks laiks būs vajadzīgs, lai to uzlādētu. Un tādēļ ir svarīgi saprast divus parametrus. Viens, cik ātri mēs šo auto varam uzlādēt, tas ir atkarīgs no tā, kāds ir auto iebūvētais lādētājs. Tādēļ, ja bieži vien dīleris vai pārdevējs jautā, vai jūs vēlaties papildu aprīkojumā jaudīgāku lādētāju, jums ir jāspēj saprast, cik jums ātri šo auto vajadzēs lādēt. Un tad, attiecīgi, uzņēmumā infrastruktūras pusē jau tad ir arī attiecīgi jāizvēlas atbilstoši wallboxes vai kāds cits uzlādes risinājums. Tikpat svarīgi saprast arī grāmatvedības uzskaiti, kā šī elektroenerģija tiks uzskaitīta, kā mēs spēsim identificēt gan konkrēto transporta līdzekli, gan pamatojošos dokumentus attiecībā par uzlādi. Tur, es domāju, valsts ieņēmuma dienests precīzāk izstāstīs. Gan, protams, uzņēmuma iekšējā pusē izrunāt arī to, kā tad veidojas šī pašpatēriņa elektroenerģijas cena, jo arī tā attiecībā uz uzņēmuma iekšējā infrastruktūra ir gana būtisks rādītājs. Pieliku ar izsaukumu zīmi jautājums, kas šobrīd ir gana aktuāls, bet kuram iespējams atbildes vēl tādas konkrētas nav. Tas ir jautājums par elektroenerģijas patēriņa normām. Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā mums ir rakstītas vienas normas attiecībā, un ja mēs skatāmies uz elektroauto ražotāju šīm izsniegtajām auto pasēm, tur šie dati ir nedaudz savādāki. Attiecīgi likums ir piemērojams iekšzemes dzinēju automašīnām vairāk, un attiecīgi tās jaunās elektroauto pases, tur tās atšķirības ir gan šobrīd neizdevīgas, un tur ir vērts diskutēt un saprast, kā atrast pareizāko risinājumu. Vēl viens pieredzes stāsts, ko var padalīties. Arī mēs Latvenergo šobrīd aktīvi esam sākuši savu autoparka elektrifikāciju. Vairāk kā 90 elektroauto mūsu autoparkā, un gadu laikā tie nobrauc vairāk kā 1,5 miljonu kilometru. Šī prezentācija pēc tam būs pieejama, un tur ir arī links iekšā uz Latvenergo pieredzi. Noteikti varat iziet cauri un noskatīties arī to, un tur gana daudz interesantu un labu atbilžu. Tādēļ, ja apkopojam to, ko es sacīju, tad, protams, svarīgi ir, mēs veicam izpēti gan tirgus, gan uzņēmuma ietvaros, kaut vai ar baltu lapu sākumā, apskatām, kāds ir tirgus piedāvājums, veicam iegādi un galvenais izglītojam darbinieks, lai šis auto varētu veiksmīgi tikt arī lietots ikdienā. Tā kā paldies jums par šodien uzmanību!